4272. Nofilmēju video, kā braukt aplī, un vienā video man sauc par pilnīgu lohu un saka, šitā nav jābrauc līdz izbrauktuvē, tad jābrauc ārā. Es nofilmēju, ka es braucu līdz izbrauktuvē un braucu ārā, un man reāli kaut kādi, profili Facebookā, bez bildēm, bez nekā raksta, davai satiekamies, sadošu tev pa purnu, vai tu esi un otrs tur raksta, teiksim, vai tu esi gatavs parunāties par savu braukšanu, ja tu pimpi, un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, cilvēki ir pamatīgi agresīvi noskaņoti, tā teikt, virtuālajā vidē, ir gatavi man sist pa seju ar kulakiem, tā teikt, vai laust žokli, vai izsist zobus, cik tagad mūsdienās maksā protēzes jēziņi. Un tāpēc tagad es braucu uz šo te slāvu apli uz Stahānoviešu tiltu un mēģināšu izbraukt pareizi tā, lai es neesmu loks priekš tiem, kuri saka, tak nebrauc pa pirmo joslu, tu daunibļa, pa pirmo joslu nebrauc daunibļa. Es nedomāju dauni tā kā slimība, bet dauni tā kā idiots, kur tu velcies pa pirmo, bļa, jāpārkārtojas uzreiz uz trešo, bļa. Un pēc tam tik jāpis ārā. Nevar braukt garām izbrauktuvē pa pirmo joslu. Tu esi daunis, kretīns, pajolis, kā Pauls māca, Pauls Timrots kā māca. Un tagad skaties, kur mēs esam. Rekur, paskaties uz to pusi, redzi. Rekur tur, redzi, Stahānoviešu aplis tuvojās. Kā viņi tagad sauc slāvu vai kā, viņu tik bieži pārsauc, ka es nevaru iegaumēt manā īstajā mūžā, jau cik reizes viņš ir ieguvis jaunus nosaukums. Whatever, es viņu atceros kā Stahānoviešu, tad tagad laikam sauc par slāvu apli, ja? Labi, ok, tuvojamies slāvu aplim, mierīgi, pa kuru joslu iebraukt? Pa pirmo, pa otro, davai darīsim kā ieslēdzu pagriezienu, ātrums 30 km/h, filmē jau tur lūdzu, lai mēs redzam. Lūk, kravas automobīls bija, kuru mēs pabraucu garām. Tātad, uzbraucot uz apļa, pagrieziens nav jārāda. To, tie, kas domā, kā tur pareizi un tā tālāk, nav jārāda. Šitien ieraujam iekšā, otrajā joslā, mierīgi ierāv iekšā, nevienam priekšā nepiebrauc. Skaties, pašlaik aplis ir tukšs, reku te, ja, labajā pusē ir izbrauktuve. Šai man vajadzēja pabraukt garām, ja, pareizi. Un tagad man vajadzēja pārkārtoties, bet, labi, es nepārkārtošos. Bet ko darīt situācijā? Filmē mani, ja. Bet ko darīt situācijā? Parasti tā pirmā josla šeit uz tā Stahānoviešu apļa, viņa ir pilna ar mašīnām. Vismaz 2 izbrauktuves jau ir pilnas. Tad kā man darīt tā, lai man cilvēki nesola, salauž žokli vai kaut ko tam līdzīgi, vai nesauc par pimpi? Kā man viņiem braukt garām tanī pirmajā joslā, kas ir sastājušies? Vai nebraukt garām? Vai kur man stāties? Beigās, tās rindas beigās man stāties? Vai tomēr pabraukt garām 2/3 no to gaidītāju? Tagad pafilmē šeit, teiksim, ja? Pārasti šeit, tur, kur tas dzeltenais automobīls stāv, ja? Brauc. Tur parasti šeit jau ir pilns ar gaidītājiem. Šeit parasti ir pilns ar gaidītājiem. Viss šitais te jau gaida. Šeit labā puse, pirmā josla, viņa visa ir pilna. Tad kā jūs man iesakiet darīt? Tagad pafilmē mani. Kā jūs man iesakiet darīt? Tad es braukšu vēl vienreiz, un tad komentātori man pateiks, šeit rauj iekšā. Pieņemsim labi. Tagad iedomājamies, ka tagad ir pulkstens nevis kā tagad ir, 9 no rīta svētdienā vai kaut kas tam līdzīgs, ka šeit nav nekāda trafika, ka viss ir tukšs, bet iedomājamies, ka šeit ir kaut kāds trafiks. Un, jā, filmējam tagad šeit. Lūk, Dārzciemiele, ja? Dārzciemiele. Un reāli sastrēgums pirmajā joslā sākas jau šeit no Dārzciemieles. Šeit, kur tā baltā mašīna, kur meitene brauc ar lehusu, ja? Šeit jau sākās sastrēgums. Tad kā man darīt? Šeit apstāties pirmajā joslā, ja es gribu izbraukt uz tiltu, ja? Un gaidīt kopējā rindā, visi tā kā gaida šeit kopējā. Vai tomēr man pabraukt kādu gabaliņu pa otro joslu, pabraukt visiem garām un pieņemsim pārkārtoties šeit. Tad sanāk, kad es būšu aizbraucis garām 2/3 gaidītāju. Kurš ir tas pareizais variants? Aizbraukt viņiem garām vai nostāties rindas galā? Kā izdarīt tā, lai pirmkārt es nebūtu lohs, kurš bremzē visu satiksmi, un otrkārt es nebūtu pimps, es tev pa muti, davai satiekamies, parunāsim par to, kā tu brauc. Kā ir pareizi? Kā ir pareizi, bļa? Ko? Paul Timrot, nāc man palīgā! Paul, kur tu esi, bļa? Tu taču zini, kā ir pareizi. Labi, davai, peace!